Veselība ir galvenā cilvēka vērtība, kas ir eksistences pamats. Veselīgs un aktīvs dzīvesveids ir svarīgākie veselības nodrošinātāji. 2013. gads ir 75. jubilejas gads Latvijas Fiziskās kultūras un sporta komitejai un 50. jubilejas gads Latvijas sporta veterānu kustībai. 50 gadu laikā veterānu sporta spēles izaugušas no 2 sporta veidiem un 18 dalībniekiem līdz 22 sporta veidiem un 4766 dalībniekiem 50. sporta spēļu fināla sacensībās. Jubilejas spēles notika 11 vecuma grupās dāmām no 30 līdz 85 un vairāk gadiem un kungiem no 35 līdz 85 un vairāk gadiem. Šīs ir ilglaicīgākās kompleksās spēles Latvijā ar kuplāko dalībnieku skaitu, kas notiek katru gadu. Sporta spēļu sacensības sākas jau novados un pagastos, lai noskaidrotu labākos startam fināla sacensībās. Dalībnieku kopskaits pārsniedz 10 000 cilvēku, kam gatavošanās un piedalīšanās sacensībās ir kļuvis par veselīgu dzīvesveidu. Kā ir teikusi sacensību viešņa Eiropas vieglatlētikas veterānu asociācijas valdes locekle Emanuela Balģolīnī, tik grandioza senioru kustība kā Latvijā nav sastopama citur Eiropā. 13. un 14. jūlijā Jēkabpilī notika šo fināla sacensību noslēguma posms vieglatlētikā, basketbolā, volejbolā, minifutbolā, rokas bumbā, pulcējot 1202 dalībniekus, tā skaitā vieglatlētikā pulcējoties starta 509 dalībniekus no 36 pašvaldībām un sporta klubiem. Sacensības kuplināja 60 sportisti no kaimiņu valstīm Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas. Sacensību galvenā vērtība ir to dalībnieki – moži, dzīvespriecīgi un laimīgi par iespēju piedalīties. Startēju, jāsaka, no bērnu kājas. Esmu dobelniete, Dobels vidusskolā. Pirmos dažādos darbus darījusi par tā kā smagu specializāciju nav bijusi. Pamatā startēju šķērsmešanā, pēc institūta Talsos strādāju arī par sporta skolotāju. Pastenes pamatskolā visu laiku nostrādāju. Tagad esmu pensionāri, joprojām strādāju ar Talsu novada veterānu vieglatlētu organizēšanu, ja tā varētu teikt. Tā mēs draudzīgi braucam un startējam. Šogad, kā mēs sakam, ielicām jaunākajā grupā, pa Jāņiem pārgāju 65 plus grupiņām, šorīt no rīta tāliekšanu un šķēpmešanu. Pieveic, rīt atlikusi augstslēgšanu, ja labi izdosies disks individuāli. Komandai punkti jāvāc, tāpēc neierast disciplīnas. Tas bija ļoti sen, vairāk nekā laikam 40 gadu atpakaļ, 68. gadā es tiku uz Meksikas olimpiādi. Tur nepaveicas gūt traumu, kura man vajā tagad līdz šai dienai. Veterāņos varu tikai piedalīties mešanas disciplīnas, skriešanā, tā puslīdz, bet tālikšana, augstliekšana man ir aizliegta. Bet turpinu cīnīties, un redziet, ka man izdodas arī tiku šķepmēšanā, tagad otrā, gan arī personīgais rezultāts, labākais. Kāds tas bija, varbūt varat nosaukt? Aizmetu 24,76. Uzskatu, ka tas ir, priekš manis tas ir ļoti labs rezultāts. Un turpināšu vēl startēt. Rīta man ir lodsgrūšanā un diska mešanā. Spītējot acu gaismas trūkumam, vieglatlētikas sacensībās startē arī 74 gadus vecais Ivars Graudiņš. Kur gadu var, kur startē, kur nevar, tur nestartē. Ziniet, visi aizņēmti ir un tomēr tajos gados jātrenējās. Man labi, kad es pabažos dzīvoju vasarā, tā es aiz riteni skrienu. Šnoras apkārt, viņš brauc un es aiz riteni skrienu. Galvenais vajag kustēties. Un es dzīvoju, kad 9. stāvā, kad es dzīvoju, tā es pa trepēm skrēju daudz. Tas ir daudz, ko do. Tie man stadioni. Es nekādīgi citādi nevaru izdarīties. Bet talsinieki neslēpa patiesu prieku par uzvarām basketbola laukumā. Pirmā spēle bija ļoti grūta, jo CS bija ļoti laba komanda. Un mēs bišķi vinējam visu. Šodien saņēmām tagad un vinējam arī un it kā zelts. Malači. Apsveicam. Tā kā spēle bija arī iecauve, jā, ne? Es jau to arī pateicu. To es arī pateicu. Man jau, jāraud gan iz. Jo pirmā reize mūžā, kā trenerim, zelts.
Rietnieki īstenībā spēcīgi. Mēs nedomājam, ka mēs tā vinēsim, bet izdevās. Trenerim paldies īstenībā, Valdim, visiem puišiem. Labi nospēlējām. Mēs spēlējam veterānu līgā, ir tāda veterāna, teiksim, nezinu, kā pareizi nosaucās, bet veterāni, varbūt 40 pāri gadu, 40 plus. Latvijas Sporta veterānu senioru savienības aktivitātes notiek dažādās Latvijas pilsētās. Piemēram, Jūrmalā ir 6 veterānu sporta klubi ar 286 biedriem, un veterāni aktīvi darbojas arī citos sporta klubos. Jēkabpils sacensībās plaši bija pārstāvēti arī senioru sporta cienītāji no Ventspils. Īpašu līdzjutēju atsaucību guva Ventspils futbola komanda. Kopumā veterānu sporta spēles 50 gadu laikā notikušas 60 Latvijas pilsētās, rajonos un novados. To dalībnieku skaitā 22 sporta veidos ir lielākās daļas pašvaldību sportisti, no 30 gadu vecuma aptverot līdz 10 vecuma grupām. Sacensībās piedalās arī viesi no Igaunijas, Zviedrijas un Lietuvas. Мы, литовская команда, приехали к вам в гости, не только в гости, но и сыграть в игру гандбол. Нас пригласили здесь ваши латыши, наши друзья, Бралюкас, и мы согласились и собрали литовскую команду из 4 городов. Каунас, Клайпеда, Šiauliai, Tauragė, такой город есть. И вот приехали, не постеснялись, и нам очень здесь нравится. И городок хороший, красивый, залы особенно хорошие у вас. Это нас очень радует. Мы бы хотели тоже иметь такие залы. Es domāju, ka ir daudz pašvaldības, kam ir pietiekoši laba infrastruktūra, sporta bija cienīgais arī šo lielo pasākumu uzņemt pie sevis, bet kāpēc izvēle krita tieši Jēkabpilī? Acīm redzot, ir nospēlējuši kaut kādi tādas lietas, kas varbūt citiem nav. Pirmkārt, mēs esam ļoti atvērti. Otrkārt, mēs esam definējuši, ka Jēkabpils pilsēta labo pārmaiņu pilsētu. Mēs esam gaidām jebkura līmeņa dažādas pasākumus un aicinām cilvēkus, lai nāk skatās iepazīst Jēkabpili. Lai neasociējas Jēkabpils kā plūdu pilsēta, bet lai asociējas arī ar tādu aktīvas kultūras un sporta dzīves pilsētā. Tālāk, acīm redzot, tā infrastruktūra ir pietiekoši laba, kaut gan lielākās 2 halas mums pašlaik ir tādā kosmetiskā remonta gaitā, gaidot jauno sezonu. Dažādi līmeņa sacensības ir šeit notikušas, mums noteikti kungs, acīm redzot, novērtējis to visu izlēma. Piedāvājumu es, protams, piekrītu. Jebkuram cilvēkam vajadzētu būt ar sportu uz stūp, protams, kādā līmenī un kādā kvalitātē, bet tā vienkāršā kaut vai rīta rosme ir jādara jau no bērna kājas. Un līdz ar to, jo dzīvība tā ir kustība. Un ja tu būsi kustīgs, darbosies, tad tu arī ilgi dzīvos un būsi vesels. Un katrā ziņā, tā kā paiet aktīvā sportista mūžs, nevajag to visu lietu aizmirst, bet vajag savā iespēju robežās darboties un piebiedroties kaut vai šai veterānu sporta kustībai un joprojām aktīvi darboties, parādot ar savu piemēru jauniešiem. Kas ir jādara, lai būtu tas, ko viņi pašlaik dara un kāda viņi izskatās un cik viņi aktīvi un ņipri tautas valodā runājot. Latvijas Sporta veterānu savienības 50. jubilejas sporta spēļu laikā 13. jūlijā Likteņdārzā tika atklāta skulptūrāla akmens vieta visu Latvijas sportistu un sporta darbinieku piemiņai. Šajā dienā tika atvērta arī grāmata Likteņdārzs no viņiem nedzēšamas gaismas pēdas. Izdevums, kas veltīts tautas likteņa biedriem, represijās cietušiem, bojāgājušiem sportistiem un sporta darbiniekiem. Uz ikvienas vietas tam pieskaramies sienām, mēbelēm, traukiem, paliek pirkstu nospiedumi. Arī uz zemes, pa kuru ejam, paliek mūsu pēdu nospiedumi, mūsu iemītās takas. Bet ir vēl kāda cita taka, kur nav redzama. Un tā ir atmiņu taka. Savā mūžā es esmu sapratis, ka akmeņi
Latvijas laukakmeņi, tās ir būtnes, kuras dzīvojušas ilgu mūžu, gadu tūkstošus, un var teikt, ka viņi ir mūsu vectētiņi, viņi pieredzējuši vēsturi, viņi pieredzējuši arī visi šīs lielvaras, viss tas, kas noticis Latvijā. Viņi tikai klusē, viņi nemāk pastāstīt, ja? Bet, kā redziet, katram ir sava forma, katram sava krāsa, katram sava faktūra. Tikpat dažādi arī mēs esam ar saviem likteņiem, ar savu mūžu, ar savu dzīvi. Un lai šie akmeņi, atrodoties šeit likteņdārzā, mēs piemiņu tiem sportistiem, kas cieta un aizgāja bojā. Šī ideja, likteņdārza ideja, tā ir tiešām nepieciešama mūsu Latvijai, jo, lai atcerētos tiešām to, kas ir mūsu vēsturē bijis, un lai to neaizmirst, un tiešām kā prezidenta kungs savā uzrunā izteica, lai tas vairāk nekad neatkārtotos. Arī es esmu cietušais. Man tēvu nošāva krievu zaldāts. Un, teiksim, ja es šo patiesību būtu pastāstījis tādā laikā, kad es sportoju, tad droši vien es nebūtu bijis olimpiskais čempions. Un šodien mēs par to varam runāt brīvi, ja mēs atrodamies brīvajā Latvijā. Šeit aiz muguras jūs redzat ābelīti, kas tika iestādīta jau ar likteņdārza atklāšanas dienā. Un šo ābelīti es kā piemiņu veltīju mūsu pirmajam Olimpiskās komitejas prezidentam Dikmanim un arī manam tēvam Valdemāram. Es atbraucu no Seatles, Vašingtonas pavalstī, kas ir Rietumkrastā Amerikā. Un kad jūs aizbraucāt no Latvijas? Cik sen? 41. gada rudenī mēs mēģinājām, braukt slepeni uz Zviedriju vai ne tam maziņām laiviņām, bet mums pusceļā noķēra vācu karakuģi, kas atgriezās uz Vāciju no Igaunijas, ka viņi evakuēja 41. gadā, ka vācieši brauc atpakaļ un tā mūs aizved uz Vāciju. Es trenējos kā vingrošanas skolotāji un arī trenēju sporta komandas, vidusskolas meitenes komandas basketbolā, volejbolā, peldēšanā. Grāmatas ideja radās tad, kad mums radās ideja, ka mums vajag iedzīvināt šo sabiedrības daļu, tātad cietušo sportistus. Un mēs tad sporta muzeju kopā sākām meklēt, kur tad ir redzami par muzejiem, par fondiem, tiekoties ar cilvēkiem, sākam apzināt šos cietušos sportistus, un grāmatā viņas tādas fiksēti jau 120, bet mums apzināti ap 200 ir, un tā ideja bija, ka mums viņas jāparāda, un domāju, mums izdevās grāmatu parādīt, kā drūma lapspos Latvijas tautas vēsturē, bet grāmata ir cerīga, gaiša, un tieši tā bija tā ideja, kad atcerēsimies ar pateicību šiem cilvēkiem, un nevis ar kādu raudāšanu, jo tautai katrai savu likteņi. Bet šeit viņi ir gaiši parādīti, arī tie, kas bija noslēpti vai nošauti mūsu Latvijas vārdā. 50. jubilejas sporta svētku pasākuma galvenais pavērsiens bija atklāšanas parāde, ko vadīja Latvijas Sporta veterānu savienības godabiedrs Alfrēds Leja. Marša pavadījumā un pacelātā svētku noskaņojumā stadionā iesoļoja Latvijas sportiskākās veterānu komandas. Gājiena laikā tika vērtēta atraktivitāte, kurā nepārspēti bija madonieši ar ņipro gailu priekšgalā. Latvijas karogu cēla pagājušā gada uzvarētāju komandu pārstāvi kopā ar 20. gadsimta izcilāko šķēpmetēju pasaulē olimpisko čempionu Jāni Lūsi. Lāpu par godu sporta spēļu jubilejai aizdedza Jēkabpils pilsētas lepnums, izcils skolotājs, treneris, vairākkārtējs čempions sporta arēnā, sporta veterānu komandas dzirkstelīte Francis Sjomkāns. Un ar nelielu tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvas sadances koncertu Jēkabpilieši sveica sporta spēļu dalībniekus. Mēs ilgi gatavojamies šiem jubilejiem, un tagad viņš atnācies, un ir prieks, ka šodien piedalīs 1165 sportisti, tie paši labākie mūsu veterāni, kur mēs apvienam 25 sporta veidus, un regulāri noticis Latvijas čempionātē. Bet šīs ir pēdējais posms šī gada, kur pulcēni visi kopā. Un vērtējas ļoti augsta līmenī, tāpēc, ka rezultāti ir, pat šodien bija Latvijas rekords svera mešana,
tas ir radus to, ka veterāni strādā un viņi patiešām regulāri trenējas un ļoti aktīvi ar savu līdzdalību. Jubilejas gads sevi ir attaisnojis gan dalībnieku skaita ziņā, gan vienotības ziņā. Un mēs jūtamies kā liela, stipra ģimene, un es domāju, tas ir uz ilgiem gadiem. Daudz par to brīnās un stāk, un mums veterāns sākās no 30 gadu vecuma. Viens otrs saka, tas ir ziedošs. Jā, viņš ir ziedošs. Pirmkārt, Latvijā nav sacensību, līdz ar to mums daudz sporta veidu prasa sākiet ātrāk, bet pamatideja tā ir. Tad no 30 gadiem līdz mūža galam mēs esam apsolījuši valsts prezidentam, ka sporta veterāni būs tā sabiedrības daļa, kas aktīvu dzīvesveidu izturēs līdz mūža galam. Mēs būsim aktīvi sabiedrībai, kā piemērs, kā varbūt Latvijas patriots visu mūžu. Mērķis ir tātad stimulēt aktīvu dzīvesveidu, justies piederīgiem šai valstī, un to vislabāk izjūt, kad ir kolektīvā, un tāpēc mums jebkuras sacensības ir lieli svētki, ne tikai stadions Kreitceļā, bet arī tiekoties, atceroties, salīdzinot, kā bija kādreiz, kā ir šodien. Un man tas ir liels gandarījums, ka ir ļoti, kā saka, aktīvas cīņas Kreitceļā, bet pēc tam mēs esam lieli draugi, un mums nav naidīga attiecība nekur, nevienā sporta veidā un nekad. Sports, iedvesma, prieks, draugi, mērķi, sasniegtie rekordi, uzvaras un galvenokārt kopā būšanas prieks bija tas, kas visus šajās dienās vienoja ciešā saiknē. Apkārt valdošās emocijas, gandarījums un atsauksmes no pozitīvi domājošiem un noskaņotiem sporta svētku dalībniekiem deva lielu iedvesmu, izturību un spēku arī sporta svētku organizētājiem. Šīs bija sacensības un komandu cīņa ne tikai sportistiem, bet arī tiesnešiem. Un galvenā ziņa ir tā, ka senioru sports turpinās arī šodien, rīt un parīt, lai atkal tiktos īpašos sporta svētkos.